mēs sāksim jauno tēmu, tātad 14. nodarbība, atslēgu vara un vikts. Tas ir arī ļoti svarīgs temats, jo tas ir ļoti praktisks, ko mēs katrs kā kristīgs cilvēks arī tālāk savā kristīgajā dzīvē varam praktizēt un lietot. Dievs mums palīdz saprast šo svarīgo jautājumu, un mēs sāksim. Tad, kad jūs lasījāt grāmatu, ko jūs lasījāt? Kas tas ir atslēgu vara? Kādu skaidrojumu jūs atradāt šim vārdu salikumam atslēgu vara? Tāpēc, ka tas tā liekas mazliet īpatnēji, vai ne? Kas tas tāds atslēgu vara? Kas tas tāds ir? Ko jūs atceraties no lasītā? Kas ir atslēgu vara? Tātad, mēģināsim visu kopā. Pirmā lieta ir tā, ka, ja Dievs darbojās, viņš darbojās pastarpināti. Ja? Tad, kad viņš grib mums pasludināt piedošanu, uzlikt mums roku un dot mums šo pasludinājumu, ka tavu grēki ir piedoti, ej ar mieru, viņš to dara pastarpināti caur savu kalpu, savu Dievu vārdu kalpu, mācītāju šajā gadījumā. Ja Dievs grib kaut ko dot mums, ka mēs saņemam šo vēsti, saņemam šo iepriecinājumu, saņemam šo mierinājumu, viņš mums to dod pastarpināt caur Dieva vārda pasludinājumu. Viņš mums dod savu Bībeli, viņš mums to dod caur to, ka mēs dzirdam šo kristīgo vēsti. Tas ir pastarpinājums. Bet aiz tā stāv paša Dieva teiktais. Dievs pats to saka caur tā cilvēku muti. Un ja mēs runājām par to, tad atslēgu vara nozīmē, ka viņš ir ielicis Kristus baznīcas rokās šīs tiesības runāt Dieva vārdā un piedot Dieva vārdā. Respektīvi, tā atslēgu vara ir pilnvara, kur kristīgā baznīca drīkst sludināt tā, kā to pats Kristus saka, un arī piedot tāpat, kā Dievs to piedod. Tā ir tā privilēģija. Līdzīgi tas būtu, kāpēc tā atslēgu vara? Līdzīgi tas būtu ar to, ka, piemēram, jums ir mājas atslēgas, vai ne? Un ja jūs šīs atslēgas, kas ir jūsu atslēgas, jūs esat īpašnieki šai mājai, ja jūs viņu nododiet cita rokās, tas nozīmē, ka šī cilvēka rokās ir vara caur šīm atslēgām. Ka šis cilvēks var likt jūsu mājā, var iet jūsu virtuvē, var darīt to, ko viņš tad arī vēlās tur. Un jūs esat viņam deliģējuši šo pilnvaru tur atrasties. Un šī gadījumā Dievs ir devis un pilnvarojis šo savu svētību dot caur baznīcu, šo savu vārdu dot caur baznīcu, šo piedošanu dot caur Kristus baznīcu, caur Kristus ķermeni, caur šo dzīvo ķermeni, kas ir Kristus baznīca. Un tāpēc tas, ko saka mācītājs pie piedošanas pasludinājuma, tas ir viennozīmīgi jāuztver kā Dieva paša teiktais tev personīgi. Tas nav kaut kāds, kad cilvēks tā domā, ka tev piedod, bet tas ir Dieva teiktais tev. Ļoti svarīgi, ka mēs to tā saprotam un arī to tā uztveram, ka aiz sprediķa, piemēram, stāv tas, ko Dievs tev saka. Nevis to, ko kā cilvēks fantazē par Dievu. Bet, protams, tur ir arī tā atbildība baznīcai, ka viņi nedrīkst fantazēt par Dievu, bet viņai ir jāsludina Dieva vārds. Pretējā gadījumā viņi pazaudē šo īpašo pilnvaru būt par šīm Dieva rokām. Ja? Tas ir vēl cits otrs gadījums, bet mēs saņemot piedošanu, varam pavisam droši teikt, tā ir Dieva piedošanā. Ja mēs tālāk runājam jau par grēksūdzi un grēku piedošanu sauc par absolūciju, ja? Tad grēksūdze ir viens no Dieva svētā gara darbības kanāliem. Tad tas ir veids, caur ko svētais gars tev piedod grēkus, tas ir veids, kā tu saņem Dieva nopelnu, Kristus nopelnu
savai dzīvē. Un, ja mēs runājam tālāk, tad pirms tam mēs runājam par kristību. Tad es teiktu, ka grēksūdze ir kristības ritms, ja es varu teiktu, kristības atkārtojums katru dienu no jauna. Grēknožēla un atgriešanās atpakaļ pie Dieva ir kristības atkārtojums katru dienu. Mums nav jāpārkristās tādā veidā, ka mums vēlreiz jātop ar ūdeni un Dieva vārdu kristītiem, bet mums ir katru dienu jāatjaunojās jau tajā, ko mēs esam kristību saņēmuši. Luters pat vēl vairāk saka, viņš saka, kristība ir kā šis stāvoklis, ka mēs esam zem Kristus spārniem, ja, ka mēs esam paglābti. Bet grēku nožēla un atgriešanās atpakaļ pie Kristus, kas notiek ikdienā, ir rāpošana atpakaļ pie Kristus. Tad mēs kaut kur esam atkal no viņa aizgājuši, bet katru reizi, kad ir šī atgriešanās atpakaļ, tā ir kā tāda rāpošana atpakaļ zem Kristības. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un atceros, viens profesors arī vēl teica, ka viņš pats katru rītu ieejot dušā, vienmēr atcerās par savu kristību. Viņš atcerās to, ka es esmu kristīts, es esmu Kristus dēļ glābts, un es varu būt atkal šodien kā mierīgs un paļāvīgs Dieva bērns, ļauties tēva vadībai. Un šī gadījumā šis kristība ritms turpinās ikdienā tādā veidā, ka bauslība, kur ir teikts par to, kas man ir pienākums un kas man jādara, bauslība atklāja, kas ir grēks, atklāja šo patiesību par grēku, un savukārt evaņģēlijas, kas ir šī vēsts par Kristu un par Dieva žēlastību Kristu dēļ, tas mums atkal dod šo jaunu ticības stiprinājumu, jeb atkal pieķeršanos Kristu. Tātad tas ir kristība ritms ar to, ka grēks tiek nosodīts un piedošana tiek atkal sniegta. Tas ir ikdienas ritms. Un grēksūdzē šīs divas daļas ir divas taktas. Un pirmā takts, ja pirmā daļa ir tā, ka man ir bēdas un man ir tātad žēl par to, ko es esmu izdarījis, man ir žēl, ka es esmu savu mīļo tevis tēvu apbēdinājis. Un es esmu nožēloju un es esmu noskums par to, ka es esmu arī kādam savam līdzcilvēkam pārdarījis. Un otra takts, jeb otra daļa, ir tas, ko Dievs dara. Mani uzklausot, manus grēkus piedodot, man apžēlojot un atjaunojot atkal nopelnā, kas ir Kristus nopelns. Tad tas ir Dieva darbs. Tā ir tā otrā puse. Un šī gadījumā Dievs šo piedošanu sniedz, ja pasludina caur cilvēku, kurām viņš šo apstākļu vārdu uzticējis. Visbiežāk tas ir mācītājs, kas to piedošanas tieši pasludinājumu pasaka. Bet ne tikai mācītājs, jo, piemēram, ir vairāk grēksūdzes veidi, un viens no tādiem ir tā saucamā ikdienas grēksūdze. Un ikdienas grēksūdze ir tā, ka mēs Dievu priekšā atzīstam to, ko mēs esam darījuši nepareizi, ka mēs atzīstam, ka es esmu atkal kritis tajā vai tajā, un es lūdzu piedošanu Kristu dēļ. Tā var būt mana personīga lūkšana. Tā var būt mans vakara lūkšanas laiks vai tā citādāk. Un šī gadījumā es smeļos to iedrošinājumu tajā, ka es lasu, ka man ir apsolīts, ka Kristu dēļ man ir piedots. Tas ir viens no grēksūdzes veidiem. Otrs grēksūdzes veids ir tā saucamā savstarpējā grēksūdze. Tā ir tad, ja mēs apzināmies to, ka mēs esam savam līdzcilvēkam vai ar savu attieksmi kaut kā pārdarījuši, vai ar saviem vārdiem kaut kā nepieklājīgi viņu sāpinājuši, vēl kaut kā, un mēs ejam pie šie savu līdzcilvēku un sakām, es esmu vainīgs, piedod. Un šī gadījumā tur, kur notiek šī
atkal izlīdzināšanās, kur otrs cilvēks saka, es tev piedodu, ej ar mieru. Tur ir atkal šī piedošana un attiecību atjaunošana. Un tas notiek, un tā arī ir grēksūdze. Tā ir tā saucamā savstarpējā grēksūdze, kur viens otram mēs lūdzam piedošanu un izlīdzināšanos. Tad ir saucamā vispārējā grēksūdze. Vispārējā tas ir tā, kur mēs iesākam dievkalpojumu, kur mēs atnākot uz dievkalpojumu, apzināmies, ka mēs esam jau mājās par to Dievu lūguši par piedošanu un tā, un mēs arī tagad vēlamies vēlreiz sacīt ar draudzi. Es nabaga grēcinieks tev sūdzu savus grēkus, ka esi apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Un Dievam mums sirds žēl un gauži sāp. Un tad mēs vēršamies Kristu dēļ pie Dievu un sakām, bet tavu mīļā dēla Jēzus Kristu dēļ, es tevi lūdzu, esi man grēciniekam žēlējies. Ja? Tā ir šī vispārējā grēksūdze. Un tad pēc šīs vispārējās grēksūdzes tu saņem caur Dievu vārdu kalpu šo pasludinājumu, ka es tev pasludinu Dievu žēlastību un visu tavu grēku piedošanu. Tēvu un dēlu un svētā gara vārdā. Un šie vārdi jāuztver un viņi ir no Dieva doti. Ir tā saucamā atklātā grēksūdze. Tā ir tādā gadījumā, ja ir zināms, ka šis cilvēks jau klāji pārkāp Dieva likums. Viņš, piemēram, dzīvo bez laulības kopā ar kādu. Un visiem tas ir redzams. Šī gadījumā, ja tas, piemēram, ir apgrēcinājis daudz cilvēks un tādēļ citi cilvēki saka tā, ja jau šādi kristieši dzīvo, tad es uz tādu baznīcu neeju. Piemēram, ja? Tas nozīmē to, ka kāds grēks attur citus cilvēkus no Kristus. Un tas ir tiešām ļoti sāpīgi. Vai, piemēram, kāds no draudz cilvēkiem piepieši izdomāt, ka viņam ir, nezinu, kādas spējas, piemēram, būt par ekstrasensu. Tagad viss pēc kārtas tur pieņem, dziedina un pesteļo un tā tālāk. Un atkal tā ir milzīga piedauzība un milzīgs grēks. Un tad, ja tas cilvēks saprot, ka patiesībā to, ko es esmu izdarījis, tas ir šausmīgi, viņš var nākt pie mācītāja uz privātu grēksūdzi, par to noliekot kā grēku. Un pēc tam viņš var nākt pie draudzes vai pie tiem cilvēkiem, ko viņš ir apgrēcinājis, tas vārds apgrēcināt, un saka, es to nožēloju, ko esmu darījis, lūdzu piedodiet man. Jo tas, kas ir publiski grēkots, ir arī publiski ir jābūt piedošana. Un tāpēc arī kādreiz arī tiek prasīts, ka īpaši tie varbūt, kas ir kādos arī atbildīgos amatos vai kā, tiek tomēr aicināti publiski arī lūgt piedošanu. Ja viņu darbība ir bijusi tiešām noziedzīga. Ja, piemēram, es kā mācītājs kristu kādā klajā grēkā, kas jums visiem būtu apmēram tā, ko mācītājs, kā viņš tā varēja? Tad tas nozīmē to, ka vienīgais, kas varētu izlīdzināt šo notikumu, ir tikai tas, ka es lūgtu piedošanu visiem. Un šī gadījumā tā ir tā saucamā atklātā grēksūdze, jeb atklātā nožēla. Un draudz no savas puses atkal ir tā, kas ir aicināta piedot un pieņemt atpakaļ šo grēcinieku. Jo tāpat kā Kristus ir par mums apžēlojies, tā arī mēs esam aicināti apžēloties citu par citu. Un piektkārt ir tā saucamā privātā grēksūdze, kur privātā grēksūdzē mēs nosaucam vārdā ko konkrētu. Un mēs šo konkrēto lietu, kas mums ļoti sāp un ko mums ir ļoti kauns un kas patiesībā apgrūtina mūsu kā kristīgi cilvēku vispār pastāvēšanu, mēs viņu nosaucam vārdā, lai mēs saņemtu šo skaidro apliecinājumu caur šo konkrēto cilvēku. Tavs grēks ir liels un nopietns. Tur nav ko attaisnoties, un tas nav attaisnojams nekā, bet Kristus nopelns ir lielāks par šo tavu grēku, un Kristu dēļ kā pasludinu piedošanu. Ja? Tad tas ir ļoti būtiski ieraudzīt, ka jā, tur ir par ko kaunēties un ir par ko nožēlot, bet
Kristus nopelns tam visam stāv pāri, un pat Kristus pat par šo grēku ir miris. Jo tāpēc, ka kādreiz Sātans mēģina šo kādu konkrēto grēku tik ļoti izspilgtināt un rādīt visu laiku nāc priekšā, ka šis grēks man liekas, ka viņš ir tik liels, ka pat Kristus to nevar piedot. Bet tā tas nav. Tāpēc ir vajadzīga privāta grēksūdze, lai tu to varētu vēlreiz nosaukt skaļi, kas tev ir, kas tev apsūdz, un lai tu varētu tikpat skaidrā latviešu valodā saņemt to pasludinājumu, ka tev ir piedots, Kristus tev ir piedots. Un pēc tam, protams, var sekot kāds stiprinājums, kāds iedrošinājums no mācītāja puses. Un vienmēr tas ir arī tā, ka varam būt droši, ka tas, kas ir privātā grēksūdzē sacīts, tas ir palicis tikai zem 6 mācībām. Starp tevi, mācītāju un Dievu. Ja? Tas nav kaut kā tālāk paužams un tālāk nesams. Un šī gadījumā mēs par to droši varam runāt. Ja mēs runājam par to nepieciešamību, kāpēc tiešām šī privātā grēksūdze ir vajadzīga, tad pirmā lieta ir tā, ka bieži vien mums līdz velkās kaut kāds grēks, kurš patiesībā mums visu laiku neliek mieru vai visu laiku apsūdz. Mēs varbūt esam privāti, teiksim, mājās lūguši Dievu, lai Dievs piedod un apžēlo. Varbūt mēs par to esam gadiem lūguši, lai Dievs izdzēš man šo vainu un sāp par izdarītu abortu vai vēl kaut kādu grēku, kas man visu laiku nomāca. Un visu laiku tas man nāk atpakaļ. Bet privāti grēksūdze tas brīdis, kad es tiešām vēlreiz eju un pasaku, viss, es gribu atdot šito projām, man tas ir nomāc, man ir žēl par to un lūdzu, ka es varu saņemt piedošanu un dziedinājumu un mierinājumu. Un grēks ir ienosauts vārdā, lai nav vairs viņš mūsu dzīvēs vispār. Un šī gadījumā ir tā, ka ļoti labi, ka privātā grēksūdzē Dievs uz mani var runāt caur cilvēku muti. Un šī gadījumā ir labi, ka es vēlreiz no cilvēku mutes, no mācītāja mutes sadzirdu to, ka tik tiešām šis grēks ir tāds, ka tev nav var pataisnot sevi pašam. Ja, tu nevari stāstīt par apstākļiem vai gadījumiem, bet tajā pašā laikā tu arī tikpat skaidri var saņemt šo apliecinājumu. Tāpēc jau Kristus ir nācis, lai tevi atrastu. Tāpēc jau Kristus ir nācis, lai tevi glābtu un lai tev būtu iespējama šī piedošana. Tāpēc jau viņš šeit ir, lai būtu tavs glābējs. Ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vēl, ja mēs runājam par privāto grēksūdzi, tad ļoti, ļoti svarīgi, ka nekur citur es tik konkrēti nesadzirdu, ka šis grēks man ir piedots. Un šī gadījumā Dievs to lietu atkal pastarpināt, kā es teicu sākumā, savu mācītāju. Gan balsi, gan roku, gan klātbūtni. Un nav vairs šaubu, ir šis miers iestājies. Un pie privātas grēksūdzes nav jāuztraucās par varbūt aizmirstiem grēkiem. Nav tā, ka kādreiz Luters darīja, ka viņš bijis tikko ir uz privātu grēksūdzi, viņš izgājis ārā no tā kambara un skrien atpakaļ un saka, pagaid, es vēl aizmirsu šito pateikt. Un tad atkal, jo viņš domāja to, ka no detalizētas tādas izklāsta būs kaut kāda lielāka piedošana. Ir jau tā, ka privātā grēksūdzē jāiet tieši ar tiem grēkiem, kas tiešām man apsūdz. Jo nekad mēs nevaram visus grēkus atcerēties un nekad mēs nevaram tad mums tiešām ieņem jāraksta. Un pat tad, ja mēs ņemtu pierakstītu katru brīdi, ko mēs esam izdarījuši, pat tad mēs būtu palaiduši kaut ko garām, ko mēs varbūt neuzskatītu par grēku, bet Dievs tomēr uzskatītu par grēku. Piemēram. Un otrā labā lieta ir tā, ka pie privātas grēksūdzes ir arī, es teiktu, daudz tādu gadījumu, kur cilvēks saņem apliecinājumu, ka tas nav grēks. Jo ir kādreiz kaut kā tas uzmē vainas kompleksi vai kaut kādi gadījumi, ko mums ir ieaudzinājuši vecāki vai sabiedrībā,
mums liekas, ka es esmu kaut kāds jocīgais, un grēksūdzē tas parādās, ka patiesībā tas, ko tu esi pārdzīvojis, tas nemaz nav grēks. Arī tā ir gadījies man, ka es pats esmu gājis par kādu lietu un pārdzīvojis, un man saka, zini, tas, protams, nav kaut kā tā ļoti, ļoti labi tavās acīs, bet pēc būtības pēc baušiem tas nav grēks. Nu tā. Un, protams, ja mēs runājam par to, kas nav grēksūdze, viennozīmīgi grēksūdze nav tvaika nolaišana, kā tas būtu pie kaut kādas tikai tāds kā parunāšanās. Ja? Es aizgājis pie draudzenes un kaut ko uz plecu paraudājus. Ja? Vai aizgājis tāpat sirdisti. Tā nav sirds izskatīšana. Tā arī nav sevis pārtegošana. Ja? Tas ir tas, ko mēs sakām, ka mēs ejam nevis, lai atkal varētu sev pamocīt. Aiziet katru reizi uz grēksūdzi, ja es esmu kāds mazohists tādā izpratnē. Tā arī tas nav. Tāpat arī es neaizēju uz privātu grēksūdzi, lai pastāstītu Dievam, ka es patiesībā neesmu vainīgs pie tā. Tas arī nav mērķis, kāpēc grēksūdzi vajadzīga. Un tā jau nav pilīšana Dievam. Kāds varbūt domā, jo es varbūt vairāk kaut kā rādu skābu seju, jo Dievs varbūt pret man būs žēlīgāks. Arī tā nav pilīšana. Tad būtu tāda pārpratumiem, es par to domāju. Jo piedošana un tas, ko Kristus dara, tas nav nekā nopelnāms. Tas ir dāvana, tā ir dāvana. Ja, tā ir dāvana, kas ir no Dieva dot Kristu dēļ. Ja mēs noslēdzam par to, kādu to es ieteiktu, tad viennozīmīgi ir tā, ka ļoti svarīgi, ka mēs neatliekam grēksūdzi. Tas ir līdzīgi tāpatās, kā, ja jums, piemēram, mājās notika nelaime, jūs, piemēram, uzlietu sev virsū etiķa esenci. Ko jūs darītu? Jūs tā kā domājat, kā es uzlieku etiķa esenci virsū, ko? Jūs skrietus teiktos mazgāt nost, vai ne? Lai nerodās šis ķīmiskais apdegums. Līdzīgi ar grēku. Tad, kad es esmu sagrēkojis, es nevaru teikt, kaut kādā aiziešu, tad, kad paliks laiks vai kaut kā. Mēs neatliekam, šādas lietas nav atliekams. Ja ir, tad ir jārīkojās. Un šajā gadījumā tas ir tāpatās kā tāda audzēja. Jo